Santehnikas sistēmas ir jāventilē, lai regulētu gaisa spiedienu kanalizācijas caurulēs un nodrošinātu drošu ūdens un notekūdeņa aizvadīšanu no mūsu mājām. Spiediena svārstību samazināšana nodrošina, ka potenciāli kaitīgās kanalizācijas gāzes un baktērijas paliek santehnikas sistēmās un nenonāk dzīvojamās telpās. Tomēr turbulences rašanās notekūdeņu plūsmā var radīt negatīvu spiedienu, kas palielina gāzu noplūdes risku. Lai to novērstu, vai nu izmanto kanalizācijas stāvvadus ar lielāku diametru, vai arī blakus tiem uzstāda atsevišķas ventilācijas līnijas. Abi risinājumi prasa papildu materiālus un aizņem vietu vertikālajās šahtās. Vēl efektīvāks risinājums, īpaši augstceltnēs, ir ventilācijas atzaru uzstādīšana. Pateicoties sāniski nobīdītajai konstrukcijai, ventilācijas atzars palēnina notekūdeņu plūsmu stāvvadā, aizsargājot caurules iekšienē esošo gaisa kodolu un novēršot negatīvu spiedienu veidošanos. Tādējādi var izmantot mazāka diametra stāvvadus bez atsevišķas ventilācijas līnijas, maksimāli ietaupot iekštelpu platību. Papildus tam ventilācijas atzara konstrukcija nodrošina, ka no horizontālajiem atzariem ieplūstošie notekūdeņi vienmērīgi saplūst ar vertikālo plūsmu, neradot turbulenci. Tas nozīmē, ka horizontāli var pieslēgt vairāk sanitāru tehnisko ierīču, kā arī ar vienu stāvvadu var novadīt notekūdeņus no lielāka stāvu skaita nekā tradicionālajās sistēmās.